Domāju, ka nopelnīšu, bet 1137. Beidzot, salikuši visu neinteresantās detaļas virsū. Viss ir kārtībā, varam beidzot likt iekšā. Dzinējs mums ir iekšā, jāceļ augšā, jāliek klāt kārba. Kārba ir uzlikta, kārdāns ir uzlikts, vēl paliek izpūtējs. Izpūtējam jāsamaina gofra. Šī ir nedaudz atklīsus, redziet. Tad nu iemetinājām jauno gofru, vēl atliek pielikt, nomierīt un piemetināt otrai pusē klāt. Tam kā mums ir sanācis. Nav nekas spīdošs, bet gan jau, ka turēs. Nevis gan jau, bet 100% ka turēs. Tad jāuzliek apakaļ izpūtējs. Laižam lejā, saliekam visu pārējās trūbas. Uzpildām šķidrumus. Un mēs esam gatavi startam. Jātais pirmais starts pēc pārbūves. Paiedām šādā situācijā un stāv vadības bloks, lai pārbaudītu, vai viss darbosies. Un esam pieslēguši kompi. Mums ir vesela čūpa ar kļūdām. Tās mēs notīrīsim, pastīsimies, kas mums paliek pāri. Tā mums būs airboard kļūdas, ja mums nav krēsla iekšā. Bet skatīsimies, kas mums vēl būs. Injector calibration. Ok. Tas ir vienīgais, nu. Jāmēģina startēt. Sākumā būs diezgan nepatīkams skaņas, jo tur nekas nav eļas spiediens sapumpējis gan kompensātors, gan ķēdes spriegotāji, bet
Tā, nu kā? Viss. Uz sildi jāpaskatās, lai sapumpējās kompensatori, lai parādās eļas spiediens vispārējais, un tad jau jābrauc testā. Priekšā mums ir 200 km testa brauciens un 100 km pabrauksim tā mierīgi, bet pārējos 100 nedaudz sportiskāk. Lai mēs reāli saprast, vai tā mašīna iztur vai ne. Un tad jau pacelsim uz pacēlāju, pasīsimies, ko mums rāda. Vai ir kāda noplūda, vai viss ir savās vietās. Vienīgais, kas jāizbrauc, jāielai jaunā degviela, jo šeit ir palicis tikai 37 km, un tā ir kaut kāda gadus veca degviela. Tās arī varētu būt kaut kādas problēmas, bet pagaidām bez kļūdām viss liekas labi. Turpinam testēt. Pirmie 10 km veikti, ar dzēsēšanu viss ir kārtībā, eļas temperatūras līmenis arī labs, un spiediens mums ir mēram 2,5 bāri. Tā kā pagaidām viss izskatās labi. Pēc kaut kādiem 50 km mums ir šāds defektiņš iemeties par lambdu pēc katalizatora. Viņi neiet. Un tāpēc mums ir paaugstināts patēriņš. Un es domāju, ka ir jāsūt cits vai jāapskatās sākumā kontakti, bet te izskatās pēc cita. Paskatījos, cik maksā jauns. Jauns maksā ap 400 eiro, bet es domāju, ka mēs atradīsim kaut kur oriģināli lietot un pamēģināsim sākumā to. Jo pirkt par 400 eiro, un ja tā kļūda vēl joprojām tur būs, un ja beigās izrādīsies, ka tā būs kaut kāda, ja tas būs kaut kāds vats vai nekontakts, un tā būs diezgan smaga kļūda un dārga. Tāpēc jāsameklē šāds sensoriņš un jānomaina, jāskatās, kā mums izdosies. Redzam, kāds sensors izskatās. Šī tā zonde, un tad viņš aiziet uz tādu kā maz vadības bloku, kurš ir pilnībā oksidējies, un droši vien iekšā tad viss gļuko, tāpēc arī mums metīs tādas kļūdas. Tad neiesim pasūtīt. Kā arī, ko es pamanīju, ir šeit, redzam, kad no kārbas tek lejā, no kārbas saļņieka eļļa. Mums ir opcija numur 1. 10 eiro, kas ir RRA lietots, oriģināls, bet viņam ir nokniepti vadi. Viņam nav klāta pat tā zonde, un mums ir jauns ar visu zondi, bet tas nav oriģināls, un tā ir 363 eiro cena vai 457, kurš nemaz īsti nav pieejams. Es domāju, kad mēs dosim iespēju, protams, ir arī visādi citi varianti, bet izskatās, ka viņš nav sarūsējis īsti. Tāpēc es domāju, ka šoreiz mums ir jādod šīm iespēja. Pārbaudēsim vadus un skatīsimies, vai izdodas. Rītošajā daļā mums ir jānomaina šī tilta sija, jo mums kustējās šī peldošā būks. Esam noārdījuši nost šo visu, kas nācis mums šeit riņķī, tā vārsta, un atrodam tur, kad mums šeit arī augšējais, kur pašs ātrums slēdzās, tas arī tek. Šis bija nedaudz grūtāk, kā bija domājis, un mums ir arī atnācis šis vadības bloks, priekš nav augsts sensori. Mums ir jānokniep šis
un jāpielodē klāt pie šī vadības bloka. Un redzam arī jaunie blīvslēgi. Otrs ir nedaudz mazāks, es vēl nezinu, kā es viņu dabūšu ārā, bet mums arī bija izdegus viens numura apgaismojums. Tāpēc nomainam šos un lodējam klāt vārdus šim. Jaunie blīvslēgi ir ieinstalēti, liekam apkaļ izklopā. Vislabākais punkts, kur mēs varam visu šo salodēt, ir šajā posmā, tāpēc šo mēs kniepsim nost šeit un tad pakāpeniski, cik mums šeit ir 2, 4, 6, 8 vādi. Tad tāds 8 strēmelītes ar atstarpītēm nogriezīsim un jāuzliek kembriks, mums ir sagatavota alva un lodā mums ir silts. Pirmais mums ir baltais. Tad uzliekam kembriku un šādi man šķiet ir pats labākais veids, ko esmu atklājis. Caur visiem maniem gadiem lodēšanas, kad šādi satinam un vienkārši salodējam un tad nolocīsim. Un tas ir ļoti super savienojums šiem. Nevajadzētu nekad atnākt vaļā. Tad mēs viņu nolocam. Uzvelkam virsū kemriku. Šādi. Un uzsildām kemriku un viņš sarausies un viss. Tur nevajadzētu nekādam mitrumam iet iekšā. Tad lūk šādi izstās gala produkts. Un vēl 7 priekšā. Redzam, šāds ir iznākums pēc pusstundas lodēšanas. Un mēģināsim uzvilkt šo gofru virsū un satīt smuka ar izolēnītā. Šāds ir iznākums un jāliek virsū un cerams, ka beigās nebūs beigta pati zona. Tad šis viss būs par velti. Liekam virsū un laižam klāt. Tikko nodzēsām visas kļūdas, redzam, viss ir kārtībā. Tagad mēģināsim braukt, izbraukt līkumu, pastīties, vai viss tā arī paliek. Motors ir uzcils un pagaidām kļūdu nav. Tad izbrauksim ārā uz ceļu. Nobraukt kaut kā 20 km. Pēc kļūdām izskatās, ka mums ir paveicies. Nedaudz pabraucot, redzam, ka ir iemetušās atpakaļ tieši tās pašas kļūdas, tāpēc pamēģināsim uztaisīt kaut kādu adaptāciju vai ko tam sensoram. Skatīsimies, vai tāda opcija mums piedāvā. Pamēģināsim testēt vēl. Tad izskatās, ka nepaveicās un droši vien jāmaina šis sensors. Droši vien būs jāmaina vai nu viss sensors, vai nu vienkārši. Cik es redzēju džeku, viņus kodēja nost, lai mirst, lai nav pēc tam nekādas problēmas. Neatkarīgi no tā, ka mums varbūt nebūs atgāzes, bet man ir jāaizbrauc uz apskati. Jāpārliecinās, ka tur vai nu būs viss kārtībā, vai arī nē, jo mēs nevaram izmērīt šeit atgāzes uz vietas. Pēc brauksim reģistrēt un skatīsimies, vai tas kaut kādā veidā ietekmē visu. Es arī palasīju fórumos un pazvanīju džekiem, kad to mašīnu jāpabrauc, jo vēl, ja nav ilgi braukts. Bet nu tur jau ir kā rādījās elektriski kļūda. Bet nu pamēģināsim, mums ir līdz kompis un laižam uz apskati. Mēs jau ceļā uz Kuldīgu kaut kā 20 km nobraukt, bet mums nav nevienas kļūdas vairāk. Un viss darbojās normāli, patēriņš arī normas robežās. Redzēsim, kā šis beigsies. Aizbrauksim uz apskati. Un atpakaļ uz Skrūnu, tie būs kaut kādi 70 km. Jau skatīsimies, vai būtu kāds kļūdas parādījušās.
Varbūt tas bija kaut kāds kļūks vai, nezinu, vajadzēja pašam tam sensoram adaptēties. Redzēsim. Sākumā jāveic numuru salīdzināšanu. Ir dabūt numuri un esam veiksmīgi piereģistrējuši. Redzam reģistrāciju maršā 18754 un apskate 36950. Uzliekam jaunos numurus un braucam iekšā apskatē. Jā, nu izpūtais braucot šurp arī bija kaut 600 grādi. Varbūt viņš taisīja reģenerāciju tieši tajā un viņu pārtrauc, tāpēc jāskatās. Jāizbrauc vēl, jāpabraukājās un jāskatās, vai tie grādi izpūtējā paliks zemāk vai nē. Mēs dabūjām apskati, bet jā, inspektors arī pieteicis, ka viņam varētu būt mazāk, tāpēc mēs tā skatīsimies līdz galam. Apskatīsimies, lai tā temperatūra nokrītās un uztaisīsim reģenerāciju. Bet pārējais viss ir labi, bez aizrādījumiem. Ko es vēl atceros, kad viņam ir jābūt obligāti pāri pusbārkai un bija manā šeit jābrauc kaut vismaz 110 km/h. Tāpēc ieliesim vēl nedaudz benzīnu, tā lai mums ir pāri pusbārkai. Braucot uz stundu nedaudz ātrāk pabrauksim. Skatīsimies, vai viņš beigs to reģenerāciju, vai tieši uzsākst. Viņam vajadzīgs kaut kādas 15 minūtes tam visam. Un netālu no skrundas mums ir apakaļ kļūdas. Tāpēc domāju, kad ir vajadzīgs cits sensors ar zondi. Jāmeklē kāds lietots. Vai nu arī jāsarunā kādiem džekiem, kuriem ir. Vienkārši patestēt, izmēģināt, jo tas varētu izmaksāt baigi dārgi, ja tā nebūtu beigās tā kļūda. Varbūt kāds nekontakts vai pats vadības bloks. Apmēram 4 stundu ilgā brauciena esam dabūjuši šo, bet šīm atšķirās pēdējais cipars un pat iespējams šis nederēs, bet šī bija vienīgā opcija ātrākā. Aizbraukt viņam pakaļ uz eleju. Mēģināsim atkal celt augšā, kur mums stāv BMW. Skatīsimies, vai mums viņš ies vai ne. Vai beigās mēs vienkārši paņēsim to sensoru, pašu to zondi, nokņiesim no tā nost un pielodēsim tajā jaunajā vietā. Tad redzēsim, vai vispārībā viņš ies. Izbraucot vairākus kilometrus, uzsildot, resetojot, adaptējot, mums iemet vēl vienu nedaudz savādāk kļūdu, pārtika tā sensora sildīšana. Es nezinu, kamerā redzēt. Sensor heating. Katrā ziņā šis jaunais, ko mēs nopirkām, iztērējām 4 stundu laiku un vispārējo, lai aizbraukt pakaļ. Un plus vēl viņš maksāja arī 50 eiro. Mēs vienkārši esam izmetuši vējā. Un mēs esam tur, kur esam iepriekš. Tā ir dilēma, vai nu es fórumā vienā redzēju, kad viņi pārdod kaut kā NOX emulātoru, kas maksā 429 eiro. Un tas tā kā stimulēs visas tās funkcijas un lai viņš strādātu. Bet jāiet pameklēt, es nezinu, manā šeit, ka es gribētu izšķiet un nopirkt vēl vienu RR par kaut kādiem 80 vai 90 eiro. Un ar cerību, ka trešam jābūt. Meklējot pēc Real OEM kodā, parādījās kaut kāda neliela cerība. Mums ir parādījies viens šāds, pat 317, un viņš ir reāli pieejams. Un es domāju, ka ir jādod šim iespēju, jo tas ir tomēr laiks, un vienmēr pats svarīgākais, ko cilvēki nerēķina, man tā šeit ir tas laiks, ko pavada čakarējoties, meklējot, braukājot, tāpēc ņemsim šo un cerēsim uz labāko. Ir arī citi varianti, ir arī oriģināls. Redzam, cik maksā oriģināls.
1137. Jā, bet to mēs neņemsim. Mēs jau tā esam daudz iztērējuši šajai mašīnai, un te nekādas, kā es saku, ir tādas mašīnas, uz kurām tu nopelni, un tādas mašīnas, uz kurām tu mācies, un tad šī ir baigā atkal mācība. Tāpēc ņemam šo, un cerams, ka viņš rītdien atnāks. Nu redzam, ir atnācis mūsu sensors, un arī man nepatīk, ka skan priekšā pulkses lielai ķegai. Tās mēs arī nomainīsim. Jo apšatē to neredzēju, bet man viņas nepatīk. Redzam jaunais. 301 eiro. Arī 50 eiro lietots. Liekam virsmu. Redzam, iekšā ir. Galvenais skatīties, lai šī vieta, tā būtiņa atbilst šiem, kurus esmu atzīmējis. Un liekam apkārt. Varbūt es neesmu pieminējis, bet mums ir arī jauna bremžu klūča un diski. Lai gan viņi neizskatās jauni vairāk, jo šeit viss noteikti tagad ar dienas starpām un tik lietas viņi dabū izbraukt uz ceļu. Viņi visu tās aprūpsējuši, bet nu jā, būkstīt ir iekšā. Ejam taisīt otru pusi. Vienmēr pieliekot šādu veidu būkstas ir jāpaceļ ritenis darba stadijā, jo cilvēki, ja tu pievilks viņu, kad viņš būs lejā tā būksta, tad būs darba stāvoklī, viņi vienkārši norausies. Otrā pusī. Lai gan viņas izskatās veselas, es nezinu. Nu, viņas ir sasprāgājuši un oriģinālās BMW, teorizē BMW zīme, bet ja šīs nebūs pie vainas, tad būs jāmaina amortizatori. Armatizatori, kā viņš pareizi saka latviski vispār. Un otru pusi ir iekšā. Viss ir salikts un atliek atkal testa brauciens. Protams, tās pūksītes tur nebija vainīgas, tur ir droši vien jāmaina amīši. Atbrauc no Skundas līdz Talsiem un redzam, ka nav kļūdu. Un liekas, ka jaunais sensors viss ir atrisinājis. Tad, nu, jāizbrauc apakaļ līdz Skundai un ja nebūs kļūdu, tad jau viss kārtībā. Bet jānomaina vēl priekšējie amīši, jo tie skan. Es domāju, ka tās ir pūkses, bet nē. Tas ir vēl viens mīnus, bet nu, tas arī man šeit viss ir, bet pēc tam ir tikai jāuzpulē. Esam apakaļ servisā, pacēluši pirmo sēriju augšā, kā arī mums ir atnākuši jaunie amīši. Kas mums vēl ir jāiečeko, ir vai nav kāda noplūda, jāaiziet pēc gaisums un jāapstās, vai viss ir kārtībā. Kopumā ir nobraukot 410 km un skatāmies, šeit pie kārbas nav vairāk noplūda un vispārējais izskatās savs. Kā cerams, ka jānomaina tikai vienīgi amīši, jo nekas cits tur nevarētu grabēt. Un tad jau tehniskajām lietām būs finišs. Tad pēc tam mums vēl ir jānomazgā un jāuzpulē. Tad mainam nost. Kā jūs domājat, protams, kad nav vainīgi amīši, viņi ir tīri, smuki un nekustās, bet mums ir šeit vaininieks.
gultnes atbalstam. Jau izskatās, ka viņš iepriekš ir smērēts. Un jā, tāpēc sūtam jauns atbalsts. Un šie amīši vēl ir labi, tos mēs atstāsim. Jaunos sūtam apakaļ. Jo tie ir atkal lieki 110 eiro mīnusā visam šiem super projektam. Tāpēc jaunu atbalsti, vecie amīši atpakaļ. Tad man ir bainīgi detaļi klāt. Redzam, kā izskatās. Un jā, kustējās augšā šis gults. Tad liekam iekšādi jauno atbalstu. Tad šī puse ir sastēlēta un ejam pie nākamās. Šī puse. Šī puse nedaudz mazāk grabēja, bet tāpatās arī viņš kustējās. Reāli kustās šis gultnes iekšā, un es pat domāju, ka viņi varētu vienkārši atsevišķi nomainīt, un tas būtu lētāk, bet tā kā man nav laika atkal visam šiem, un ja mašīnai jau sen bija jābūt pārdotai, un es jau tā veltīs viņai nenormāli daudz laika, tāpēc liekam kopā ar šo, un ceram, ka šī pēdējā tehniskā lieta mums jādara. Laikam pēdējā, cerams, pēdējā testa braucienā, jo atbalsta ir jaunie salikt un visam jābūt. Tad ar ko viss kārtībā, bez liekām skaņām, bet mums ir pilnīgi ledains ceļš. Bet atgriežamies apakaļ servisā un nākamās lietas ir kosmētiskās. Jānokrāso viens bumper vāciņš un jāuzpulē. Un šādi izskatās gala rezultāts. Paldies, ka noskatījies līdz galam!